Labdien visiem klātesošajiem un arī tiem, kas mūs vēro tiešraidē. Mani sauc Līga Grantiņa, esmu valsts atbalsta nodaļas vadītāja CFLA. Un man šodienas uzdevums ir jums pastāstīt par komercdarbības atbalsta piešķiršanas būtiskākajiem nosacījumiem. Faktiski šie nosacījumi ir, kā jau jūs dzirdējāt, ļoti daudz attiecībā uz to, kas ir jāizpild, lai varētu saņemt šo finansējumu. Un es pastāstīšu nedaudz par būtiskākiem, kas izriet tieši no Eiropas Savienības regulām. Un tās būs prasības par stimulējošo ietekmi, atbalsta kumulēšanu, uzņēmuma statusa noteikšanu un par GNU pazīmēm. Vispirms par to, kas tad ir stimulējošās ietekmes prasība. Kā jau ekonomikas ministrijas pārstāvis minēja, šeit ir iespēja saņemt atbalsta finansējumu līdz pat 1 miljonam, un attiecīgi arī tā interese ir, lai piešķirot šos publiskos līdzekļus, atbalstam piemistu šī stimulējošā ietekme. Un tā svarīgākā ziņa tātad ir, ka projekta iesniegums tiek iesniegts atbalsta piešķīrēja iestādē, un tikai pēc tam tiek uzsāktas darbības šajā projektā. Tā ir tā ideja, tā izriet no valsts atbalsta regulas, kā Sintī minēja no Džībera, un šī prasība ir arī iestrādāta SAMMK noteikumos. Un šī prasība ir ļoti svarīga, jo tajā brīdī, ja projekts ir uzsākts jau pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad šāds projekts tiek noraidīts. Savukārt, tajā situācijā, ja mēs par to uzzinām vēlāk, projekta īstenošanas laikā, ka faktiski šis projekts ir bijis uzsākts jau pirms tam, tad savukārt mēs esam spiesti prasīt atmaksāt izmaksāto finansējumu. Tā kā šī prasība ir ļoti, ļoti svarīga. Un praksē mēs ar šo saskaramies, piemēram, tajā brīdī, kad tiek slēgti sadarbības līgumi, ja tiek iepirktas iekārtas, aprīkojumi vai ir paredzēts projekta īstenošanas laikā veikt arī līguma pētījumus, tātad slēdzot visus šos līgumus, mēs skatāmies, vai ir izpildīta šī stimulējošās ietekmes prasība. Līdzīgi arī tajā gadījumā, ja ir plānots attiecināt izmaksas par nomu vai darba samaksu, kā piemēram. Lūk, kas tad ir darba sākums? Tātad, ko nozīmē projektu uzsākšana? Projektu uzsākšana šajā gadījumā tiek uztverta kā, tā teikt, juridiskā nozīmē, tātad tas ir brīdis, kad tiek uzņemtas saistības par šī projekta darbību īstenošanu. Būtībā mēs skatāmies, vai ir noslēgti līgumi, kas paredz šīs darbību izpildes, kas ir paredzētas projektām. Ir arī termins sagatavošanās darbi, un sagatavošanās darbi būtībā ir visi, teiksim, papīra darbi, ja? Visādas analīzes, izpētes, iepirkumu veikšana. Pati iepirkuma veikšana arī var būt uzsākta un pabeigta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, bet tas kritiskais brīdis ir, kurā brīdī tiek noslēgts jau iepirkuma līgums. Ja, par to es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu. Arī jau kolēģis minētais līgums ar bankām, ja ir nepieciešams piesaistīt līdzfinansējumu no kredītiestādēm, arī jau var liecināt par saistību uzņemšanos. Un tā Eiropas regulas būtība, tā ideja ir, ka tajā gadījumā, ja uzņēmums jau ir uzņēmies saistības pirms projekts ir iesniegts atbalsta sniedzēja iestādē, tad būtībā uzņēmums ir demonstrējis spēju šo projektu īstenot bez valsts atbalsta. Un tāpēc šī prasība ir tik svarīga. Lūk, ja mēs runājam par iepirkumiem, tad tas, kas drīkst būt izdarīts un ko mēs uzskatīsim, kā sagatavošanās darbus, ir tātad iepirkums var būt izsludināts, var būt jau izvērtēti piedāvājumi, var būt jau pat pieņemts lēmums par to, ar kuru tad slēgs šo iepirkuma līgumu, bet tālāk, ja jūs slēdzat jau līgumu ar šo konkrēto iepirkumu uzvarētāju, te ir jābūt ļoti uzmanīgam. Un šī līguma saturu mēs arī tad vērtēsim padziļināti. Respektīvi, vai ar šo iepirkumu līgumu jau ir uzņemtas saistības. Un tas ir tāds juridiskais kāzus, teiksim tā. Un tajā gadījumā, ja iepirkuma līgumā ir paredzētas atrunas vai atliekošie nosacījumi attiecībā uz to, ar kuru brīdi šis līgums stājas spēkā, tajā brīdī viss ir kārtībā.
Tāpēc es esmu šeit uz slaidu uzlikusi tādus 4 piemērus. Pirmais ir tāds neveiksmīgais piemērs. Ar šitā nedariet. Ja? Tātad, ja jūs līgumā ierakstīsiet, ka šis iepirkuma līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī, un šis parakstīšanas brīdis ir bijis kaut kāda projekta sagatavošanas posmā pirms 19. janvāra, tad mēs secināsim, ka šīs saistības jau ir uzņemtas. Ja? Un tad šāds projekts nevarēs tikt virzīts tālāk. Un tad es iedošu 3 labos piemērus. Piemēram, var tikt līgumā atrunāts, ka līgums stājas spēkā konkrētā datumā, piemēram, 20. janvārī. Tātad, ja projekta iesniegšana ir 19. janvārī, tad jau ar nākamo dienu jūs jau varat sākt šī projekta īstenošanu. Tā kā 20. janvārs, tas būs ok. Līgumā var arī nenorādīt konkrētu datumu, bet norādīt notikumu, kad tas līgums stājas spēkā. Piemēram, tā arī punkts varētu būt formulēts, ka līgums stājas spēkā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas CFLA. Jo 19. janvāris jau ir deadline, jūs jau varat iesniegt arī pirms tam, pareizi. Lūk, tā kā teorētiski arī šādi varētu būt iekļaut atruna līgumā. Un visbeidzot pēdējais labais piemērs, ka līgums stājas spēkā pēc CFLA pozitīva lēmuma pieņemšanas. Tas arī derēs, bet tas atkal nedaudz jums pašiem iegriež, jo tad jums ir jāgaida, kad CFLA izdos šo pozitīvo lēmumu. Ja, tad jums ir jāgaida. Bet regulas prasība nav sagaidīt, ka atbalsta sniedzējs ir apstiprinājis jūsu projektu. Pietiek jau ar to brīdi, kad projekts ir iesniegts atbalsta sniedzēja iestādē. Vēlos nedaudz pastāstīt par tādām kļūdām, ko mēs esam novērojuši arī citās atlasēs vai arī šīs atlases pirmajā uzsaukumā. Mums ir bijusi tāda situācija, kur atbalsta pretendents uzskata, ka man ir noslēgts līgums pirms projekta iesniegšanas, man ir radušās jau kaut kādas izmaksas, bet es iesniedzu projektu tikai par tām izmaksām, kas man radīsies pēc tam. Ja, un tās sākotnējās izmaksas sekšu pats no saviem līdzekļiem. Šādi schēmot nevar. Šo mēs arī uzskatām, ka faktiski kļūdu, jo, kā jau minēju, mēs skatāmies uz to brīdi, kad saistības ir uzņemtas. Un parasti līgums stājas spēkā visā tā kopumā. Līdz ar to šis arī būs tāds sliktais piemērs, no kā iesakām izvairīties. Mums ir bijušas arī situācijas, kur mēs noraidam projektu, tāpēc, ka šis līgums ir bijis noslēgts pirms projekta iesniegšanas, un tad komersants ir neapmierināts, kā tad tā, es taču šo līgumu esmu noslēdzis, bet es neko neesmu sācis darīt, ja, jo bez atbalsta es to projektu neīstenotu, un tad mums tiek iesniegti šie apliecinājumi, kur komersants mēģina mums, mums pārliecināt, ja, ka bez atbalsta to projektu neīstenotu. Te arī ir tā prakse, un šī prakse pat ir balstīta Eiropas Savienības tiesas judikatūrā, ka ar šādu apliecinājumu arī nebūs līdzēts. Trešais moments, kas man ir atzīmēts, ir attiecībā uz darbiniekiem, uz, piemēram, darba samaksu. Piemēram, ja jūs plānojat attiecināt darba samaksu projekta ietvaros, tad ir loģiski, ka, piemēram, šis darbinieks pie jums strādā jau sen, darba līgums ir noslēgts sen, un kā tad attiecināt šīs izmaksas? Tad mūsu ieteikums ir tādā gadījumā ar rīkojumu arī tad norādīt, ka konkrētais darbinieks tiek pieslēgt šī projekta īstenošanai no brīža, kad projekts tiek iesniegts CFLA, vai arī no 20. janvāra, kā piemēram. Tad tas arī ir risinājums. Tas pats attiecās arī uz, piemēram, nomu. Ja jums ir kaut kādi veci nomas līgumi un nomas izmaksas jūs gribat attiecināt projektā, tad arī ar rīkojumu jūs varat šo situāciju sakārtot. Vēl vēršu uzmanību, ka projekta īstenošanas laikā papildu atbalsta piešķiršana arī nav iespējama. Tātad tas, ko jūs norādat projekta pieteikumā, ar to mēs arī strādājam. Lūk, tātad, kā jau minēju, ja darbi pie projekta ir uzsākti pirms projekta iesniegšanas, tad viss projekts ir noraidāms. Tā ir tā sliktā ziņa. Iesim tālāk, parunāsim par atbalsta kumulēšanu. Kas tad ir atbalsta kumulēšana? Tas nozīmē, ka, lai īstenotu projektu, tiek piesaistīts finansējums no vairākiem finansējuma avotiem.
un par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām. Kā piemēru es varu minēt, ka, piemēram, ir Altuma aizdevums vai ir LIA programma, un paralēli jūs iesniedzat projektu arī CFLA par to pašu pētījumu, piemēram. Tādā gadījumā veidojās kumulācija, tas nozīmē, ka jūs esat pieteikuši šo atbalstu no vairākiem atbalsta sniedzējiem. Labā ziņa ir tā, ka atbalsta programmā ekonomikas ministrija ir pieļāvusi kumulāciju, kumulēt drīkst, bet šī kumulācija nāk ar zināmiem nosacījumiem. Piemēram, ja ir plānots iegādāties laboratorijas iekārtas, un šīs laboratorijas iekārtas ir plānotas finansēt no, piemēram, Altuma aizdevuma, tad amortizācijas izmaksas par šo pašu iekārtu attiecināt projektā nevarēs. Ja, tas sanāk, ka jūs būsiet tā kā, dubultā saņēmuši publisku finansējumu, proti gan no Altuma līdzekļiem, gan no CFLA līdzekļiem. Piemēram, no Altuma nopērk, no CFLA projekta attiecina amortizāciju, tas ir dubultā. Ja. Šādi darīt nedrīkst, tas arī ir iekļauts SAMEM kā noteikumos. Taču, ko varētu darīt, piemēram, ja tiek plānots iegādāties šo te iekārtu, piemēram, no Altuma līdzekļiem, no Altuma kāda aizdevuma, tad ir jāievēro maksimālās atbalsta intensitātes, kas ir noteiktas CFLA programmā un kas ir noteiktas Altuma programmā. Nav pieļaujama situācija, piemēram, ja CFLA jūs saņemat atbalstu 60% un tad atlikušos 40% Altumā. Tā tas arī nestrādā. Jums ir jāskatās, kāda ir maksimālā atbalsta intensitāte abās šajās te programmās. Un kopā tur nesanāks 100% tiešām. Tā kā tas ir diezgan svarīgs moments, bet faktiski ar kumulāciju ir diezgan trikīgi un āķīgi, un es ieteiktu, ja jūs plānojat saņemt publisko finansējumu no vairākiem atbalstniedzējiem, tad vērsieties pie mums uz konsultāciju. Mēs pastīsimies konkrēto gadījumu, jo diezgan bieži tās situācijas ir individuāli risināmas. Un arī Altuma kolēģi mēdz nāk klajā ar inovatīvām idejām, kā situāciju atrisināt. Piemēram, Altuma aizdevumam tiek rēķināts atbalsta ekvivalents, un tad šo tirgus likmi var piemērot augstāku tam aizdevumam, līdz ar to atbalsta ekvivalents būs zemāks, un tad tur var kaut ko sakombinēt. Un beigās tad arī komersants ir tas, kurš pieņem to lēmumu. Ja, varbūt viņam ir izdevīgāk saņemt lielāku finansējumu CFLA un mazāku Altumā, vai kā citādi, tā kā tiešām aicinu uz konsultācijām, un tad mēs arī varam paskatīties konkrēto gadījumu individuāli. Tālāk es jums pastāstīšu par MVK un GNU statusiem. Tātad MVK ir mazā vidējā uzņēmuma kategorijas noteikšana, un GNU ir grūtībās nonākušu uzņēmuma noteikšana. Kāpēc tas ir svarīgi? MVK kategorijas noteikšanas kontekstā ir atšķirīgas atbalsta intensitātes. Jo lielāks uzņēmums, jo mazāk atbalsta intensitāte. Jo uzņēmums ir mazāks, jo atbalsta intensitāte ir augstāka. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka šīs atbalsta intensitātes tiek noteiktas atbilstoši uzņēmuma kategorijai. Pozitīvā ziņa ir, ka šajā atbalsta programmā var startēt gan mazie, gan vidējie komersanti, gan arī lielie komersanti, bet tādi lielie komersanti, kas atbilst maza vidēja kapitalizācijas sabiedrības vai vidēja kapitalizācijas sabiedrības nosacījumiem, respektīvi lielie komersanti līdz 3000 darbiniekiem. Un kapitalizācijas sabiedrībām tiek piemērota lielā uzņēmuma atbalsta intensitāte. Par MVK kategorijām aicinu arī iepazīties ar vadlīnijām, ir Eiropas komisijas rokas grāmata un arī CFLA sagatavotais informatīvais materiāls. Tur ir ļoti sīki detalizēti viss aprakstīts, bet es mēģināšu ieskicēt tādas būtiskākās lietas vai tos klupšanas akmeņus, ar ko mēs esam arī saskārušies un ko mēs redzam ikdienā. Pirmā svarīgā lieta, ka nosakot MVK kategoriju, tiek ņemti vērā visi saistītie uzņēmumi un partneru uzņēmumi, kas ir šim atbalsta pretendentam.
Ir bijis arī tāds gadījums, kad komersants uzskata, ka es SIA tāds un tāds pretendēju uz atbalstu un mani vērtē. Bet nē, mēs vērtējam plašāk, tā kā bankas principā. Ja šim te SIA X ir mātes uzņēmumi, meitas uzņēmumi, meitas uzņēmumi vēl uz leju, mēs skatāmies visu šo uzņēmumu korporatīvo struktūru. Tā kā tas ir svarīgs moments. Un otrkārt, ja šajā uzņēmuma struktūrā ietilps ārvalstu uzņēmumi, arī ārvalstu uzņēmumi tiek ņemti vērā. Ja? Tie ārvalstu uzņēmumi arī ir ne tikai Eiropas līmenī, bet pa visu pasauli. Mēs skatāmies šo te uzņēmumu struktūru. Diezgan āķīgs ir moments tajā gadījumā, kad uzņēmuma struktūrā ietilpst fiziska persona, un tas ir droši vien atšķirīgi no tā, kā valsts ieņēmuma dienests skatās uz šīm te lietām. Tad par fizisku personu ir tā, ja fiziskai personai pieder vismaz 50% kapitāla daļu divos un vairāk uzņēmumos, šo fizisko personu uzskata par saimnieciskās darbības veicēju. Un tas ir diezgan atšķirīgi, kā skatītos valsts ieņēmumu dienests. Tāpēc es šo arī tieši vēršu uzmanību. Mums ir bijušas situācijas, kad, piemēram, tur uzņēmums pieder 50% vienai fiziskai personai, 50% citai fiziskai personai. Un šajā gadījumā mēs uz šīm te fiziskām personām skatāmies kā uz saimnieciskās darbības veicējiem. Par fiziskām personām vēl ir interesanti tajā momentā, kad šīs fiziskās personas ir ģimenes locekļi. Par ģimenes locekļiem arī ir iekļautas atrunas Eiropas komisijas izstrādātajā rokas grāmatā. Tad arī tiek skatīts tādā veidā, ka ģimene kontrolē uzņēmumu, tātad viņiem ir kopīgas intereses un tāpēc viņi veido to saistīto uzņēmumu. Tā kā ar šo momentu arī diezgan uzmanīgi, jo, ja jūs skatīsieties par sevi Lursoftā uzņēmuma datus, Lursofts nesavilks ģimenes locekļus kā saistītus uzņēmumus. Tā ir tātad atšķirība. Ja uzņēmumā ir darbinieki, kas ir nodarbināti uz daļslodzēm vai uz nepilnu laiku, tad var izmantot arī šo te saucamo PLE, pilna laika ekvivalentu. Tas ir tas, uz ko mēs raugāmies, un ir bijušas situācijas, kad darbinieku skaits atšķirās, un tad PLE citreiz ir bijis arī kā risinājums. Jebkurā gadījumā tā atbildība par to, vai uzņēmums ir mazs, vidējs vai liels, gulstas uz šo te atbalsta pretendentu, jeb uz uzņēmumu. Un ne tikai šie te dati, kas kuram cik pieder, tā kā īpašnieku ziņā, bet ir arī citi vēl kritēriji, kuri nav mums publiski zinām. Piemēram, vai uzņēmumam ir kaut kādi noslēgti īpaši līgumi, kas veido, piemēram, šīs te vertikālās attiecības vai ķēdes, līdzīgi tā kā konkurences padomu skatās uz dominējošo stāvokļa izmantošanu, arī tas varētu būt par pamatu pateikt, respektīvi klasificēt šos uzņēmumus kā saistītus. Par to tad arī jums ir jānorāda informācija MVK deklarācijā. MVK deklarāciju mēs aicinām iesniegt gan maziem, gan vidējiem, gan arī lielajiem uzņēmumiem. Un lielajiem uzņēmumiem tas ir saistīts ar to, ka mēs vērtējam arī grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmes, un lai mēs varētu lieliem komersantam tad savilkt kopā visu to uzņēmumu grupu, kas ietilp šajā uzņēmumā, tad mums šī MVK deklarācija arī ir nepieciešama. Un kā jau tad minēju, tad mēs ejam līdz galam, tātad mēs skatāmies ne tikai atbalsta pretendentu un viņa saistīto, bet mēs skatāmies visu, kas tur ir, visu to lielo zirnekli, ja tāds ir, principā līdz pat patiesā labuma guvējam, lai mēs saprastu to korporatīvo struktūru. Tas, kas vēl jums ir jāiesniedz, tātad ir MVU deklarācija, savukārt šos te datus mēs skatāmies caur Lursoftu, caur publiskajām datubāzēm, līdz ar to mums tātad arī ir piekļuve, bet tajā brīdī, ja uzņēmuma struktūrā ir kādi ārvalstu uzņēmumi, tad gan mēs aicinām šos ārvalstu uzņēmumu gada pārskatus iesniegt, jo mums nebūs iespējas pie viņiem tikt citādi kaut kādā publiskā veidā. Bet Latvijas uzņēmumiem jums nav jāiesniedz gada pārskati, tie mums pašiem ir publiski arī tātad pieejami.
Var arī norādīt tīmekļa vietni, ja, piemēram, tāda ir. Mums ir tāda arī bijuši uzņēmumi citur ārvalstīs, Somijā vai kur, un tad lielajiem uzņēmumiem mēdz būt nopublicēti gada pārskati, un tad mēs arī caur tīmekļa vietni varam tos atrast. Tas, kas ir svarīgi, ka par MVK un arī GNU statusu mēs pārliecināmies uz atbalsta iesniegšanas dienu un uz gala lēmuma dienu. Respektīvi, gala lēmums tad ir tas brīdis, kad tiek izdots lēmums par projektu apstiprināšanu vai atzinums par nosacījumu izpildi. Tā kā šis ir būtiski arī GNU kontekstā. Bet tas, kas attiecās uz MVK kategoriju, varbūt situācija, kad uzņēmums tiek reorganizēts vai varbūt tiek plānots iegādāties jaunu uzņēmumu vai esošo sadalīt. Tā kā tās izmaiņas ir iespējams, un mēs tad arī nočakojam, vai šī situācija starp projektu iesniegšanu un gala lēmumu pieņemšanu, vai šī situācija nav mainījusies. Parasti nē, bet ir gadījumi, kad tiešām nāk klāt uzņēmuma struktūrā vēl kāds jauns uzņēmums, tad mēs arī paskatāmies datus šim te jaunajam uzņēmumam. Te es esmu uzlikusi tādu vizuālu piemēru, neiesim gan cauri visai šai struktūrai, bet tīri tā ieskicējot vēlreiz, ja mums atbalsta pretendents ir SIAB Latvijā, tas pa vidu, kurš ir apvilkts ar sarkano rimbuli. Tātad mēs skatāmies uzņēmumus ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Mēs skatāmies uzņēmumus, kas ietilp šajā struktūrā uz augšu un uz leju un uz sāniem. Mēs skatāmies arī situāciju, kas veidojas caur fiziskām personām. Tātad šis ir tāds ieskats, lai neaizmirstās, ka mēs neskatāmies tikai konkrēto SIA, bet visus uzņēmumus. Un tad pēdējā tēma no manas puses ir par GNU pazīmēm. Tad atgādināšu, GNU nozīmē grūtībās nonācis uzņēmums. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, jo Eiropas valsts atbalsta regula mums neatļauj piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem, kuri ir nonākuši grūtībās. GNU pazīmes tātad ir definētas regulā. Es viņas nepārlasīšu šeit, jums prezentācijā būs un paliks šie dati, bet praktiski tātad tiek vērtēti uzņēmumu gada pārskati, un šo informāciju mēs iegūstam no gada pārskatiem. Tātad, ja uzņēmumam nav finansiāla grūtība, tad viss ir kārtībā, bet ja uzņēmumam tomēr nav bijusi veiksmīgs kaut kāds laika periods, mēs skatāmies pēdējos gada pārskatus, ja. Tad arī varētu šis būt diezgan svarīgi. Ja mēs runājam par klupšanas akmeņiem attiecībā uz GNU, tad šeit ir līdzīgi, kā es tikko arī stāstīju par MVU, tātad mēs skatāmies GNU pazīmes individuāli konkrētiem uzņēmumam atbalsta pretendentam. Mēs skatāmies arī saistīto uzņēmumu grupai. Tātad GNU nepārbauda partneru uzņēmumiem, bet GNU skatās saistīto uzņēmumu līmenī. Mēs skatāmies pēdējos gada pārskatus, un te ir ļoti svarīgi arī pievērst uzmanību uzņēmumiem, vai ir iesniegts pēdējais gada pārskats. Tātad, ja ir paredzēts, ka projektus iesniedz līdz 19. janvārim 26, tas nozīmē, ka faktiski mēs skatīsimies 24. gada pārskatus, jo 25. gada pārskats jau janvārī visticamāk vēl nebūs. Ja? Svarīgi tātad ir, ka šie gada pārskati ir pieejami visiem, arī saistītajiem uzņēmumiem. Tanī gadījumā, ja kādam no saistīto uzņēmumu grupas vai pašam atbalsta pretendentam būs pieejami tikai 23. gada pārskati, tad būs problēma, ja, jo faktiski 24. gada pārskatiem jau būs jābūt. Un šī ir arī prasība, kas ir atrunāta arī atlases nolikumā un kritērijos, ka tajā gadījumā, ja tā gada pārskata nav, tad atbalsta pieteikumu noraida. Un tas ir neprecizējamais kritērijs, kas nozīmē, ka te nevarēs tā kā pateikt, aizmirstu, iesniedzu tagad,
Tas ir neprecizējams kritērijs, tie ir konkursa apstākļi, šeit ir plānota atklāta atlase, līdz ar to tas projekts var tikt noraidīts. Un no pieredzes sakot, mums ir bijis atbalsta pieteikums, kur uzņēmums, kurš ir Latvijā zināms, viņš ir milzīgs, viņam apgrozījums ir milzīgs. Nav nekādu šaubu, ka šim uzņēmumam ar finansēm viss ir kārtībā, bet nebija iesniegts gada pārskats kādam no saistītajiem uzņēmumiem. Un mums nācās šo projektu noraidīt, un pēc tam, kad mēs ar šo komersantu satikāmies, runājām un mēģinājām izskaidrot to situāciju, protams, ka konkrētā komersanta valde bija pārsteigta, kā tad tā varēja gadīties, un grāmatvedi dabūja brāzienu. Bet tā pamācība ir tāda, ja, kad šiem te gada pārskatiem ir jābūt iesniegtiem. Jūsu gadījumā tas, kas vēl ir svarīgi, ka šī GNU statusa pārvērtēšana notiek arī uz atbalsta piešķiršanas brīdi, kas būs kaut kad, tātad janvārī jūs iesniedzat, 2 mēnešus vērtē. Pēc tam, ja jums ir izvirzīti nosacījumi, tas nozīmē, jūs izpildat nosacījumus, jūs iesniedzat, tiek vērtēts vēlreiz. Un tad jau tas laika rāmis jau visdrīzāk būs jau kaut kad pēc maija. Un ja gada pārskata termiņš ir maijs, tad varētu būt jau jaunie gada pārskati jau par 25. gadu. Ja? Un tad mēs atkal visu šito stāstu par 25. gadu izskatām. Tā kā esiet uzmanīgi, vēršu uzmanību. Un arī mums šeit ir bijusi negatīva pieredze, ka uz to atbalsta iesniegšanas brīdi ir tas 24. gada pārskats, bet uz lēmumu pieņemšanas brīdi nav. Un tad atkal mums sanāk noraidīt. Un tas ir emocionāli grūti, teikšu godīgi. Tāpēc es jums arī par to stāstu un vēršu uzmanību, lai tā nenotiktu. Ja uzņēmumam ir konsolidētie gada pārskati, mēs skatāmies konsolidētos gada pārskatus. Ārvalstu uzņēmumiem, kā jau minēju, mēs tātad aicinām iesniegt, jo mums nav publisku iespēju šos gada pārskatus citādi saņemt, bet ir dažas valstis, kur mums ir. Piemēram, Igaunija. Un ar Igauniju mums arī ir bijusi tāda negatīva pieredze, ka ir bijis šis atbalsts pretendents, kuram ir skaisti dati ar finansēm, viss ir kārtībā, bet viņam ir viens saistītais uzņēmums Igaunijā. Un mēs ieejam Igaunijas datubāzē, un tur mums izlec uzraksts, uzņēmumam nav iesniegts gada pārskats. Ko mēs darām? Mēs atkal ejam ar to negatīvo lēmumu. Tā kā mums ir daži bijuši šādi te gadījumi, tāpēc arī es jums uz to norādu. Ja uzņēmuma grupā ietilps kāds maksātnespējīgs uzņēmums, tur tad ir jāskatās. Iespējams, ka dēļ tā maksātnespējīgā viena uzņēmuma visa grupa nav grūtībās nonākusi. Tad mēs atbalstu varam piešķirt. Bet jāatcerās arī ir, ka maksātnespējīgiem uzņēmumiem arī ir jāiesniedz gada pārskati. To dara maksātnespējas administrators. Un mums arī ir bijis pieredzē gadījums, kad šim maksātnespējīgiem uzņēmumam nebija iesniegts gada pārskats administratoru vainas dēļ. Un tā kā arī šeit ir tātad jāpievērš uzmanība, lai mēs nebūtu šādā situācijā, ka tā gada pārskata nav. Tie ir tādi klupšanas akmeņi. Bet es gribu izstāstīt arī par tādu glābšanas riņķi, ja, piemēram, nav paveicies uzņēmumam, ir bijis slikts finanšu gads, nav kaut kas paveicies, un pēc tās formulas, pēc aprēķina sanāk, ka uzņēmums ir nonācis grūtībā. Ir bijis grūtībās iepriekšējā gadā, piemēram, 24. gadā. Bet tagad, pa 25. gadu, dati jau ir labāki, finanšu situācija ir uzlabojusies, bet jaunā gada pārskati par 25. gadu vēl nav. Ko tad darīt? Te ir tāda laba ziņa, tas saucamais glābšanas riņķis, ka ir iespējams iesniegt operatīvo pārskatu. Bet tādā gadījumā šim operatīvajam pārskatam ir jābūt apstiprinātam ar zvērinātu revidentu, un šis operatīvais pārskats ir jāiesniedz uzreiz kopā ar projekta pieteikumu. Tā kā, ja ir tāda situācija izveidojusies, varbūt šis kādam arī palīdz. Otrs risinājums var palielināt pamatkapitālu, lai tādā veidā tātad šie zaudējumi nesasniegtu to minimālo slieksni, tad arī ir jābūt šeit informācijai par pamatkapitāla palielināšanu.
Un tad arī viņu mēs vērtēsim kopā ar zvērinātu revidentu apstiprinātu operatīvo pārskatu. Un pēdējais, to es jau tā kā minēju, ja ir maksātnespējīgs uzņēmums tikai viens no grupas uzņēmumiem, kas neietekmēs kopējo grupas rādītāju, tad operatīvo finanšu pārskatu nevajag, mēs izmantosim summētos datus, un tad mēs arī redzēsim, ka kopumā grupa nav nonākusi grūtībās. Un tad atbalsts varēs tikt piešķirts. Tātad vēlreiz izejot cauri, kad tad projektu noraida dēļ GNU statusa, dēļ šī grūtībās nonākuši uzņēmuma kritērija. Tātad, ja uzņēmums vai saistīto uzņēmuma grupa atbilst kādai no GNU pazīmēm, otrkārt, tanī brīdī, ja nav pieejami gada pārskati, to es tātad jau arī izstāstīju un vērsu uzmanību. Un treškārt, ja ir bijis pievienots operatīvais finanšu pārskats, bet nav pievienots zvērināta revidenta atzinums, tad arī šis projekts netiks virzīts tālāk. Un par ārvalstu uzņēmumiem es arī jau pieminēju, sevišķi šo piemēru par Igauniju. Tātad ir jābūt gada pārskatiem, uzņēmumi nedrīkst būt GNU. Es ceru, ka es baigi nesabaidīju, un mums būs ļoti veiksmīgi projekti. Jā, paldies, Līga, mums būs, jo šie divi momenti, stimulējošā ietekme, tas prasa burtiski vienu teikumu visos līgumos, ko jūs sniegsiet, jo jums ir prasība pēc sadarbības līguma un tā tālāk. Tas teikums ir svarīgs, lai projekts ietu tālāk, jo ja teikuma nav, tad tiešām projekts uzreiz ir noraidāms, un tieši tāpatās ar šo te GNU statusu, tas arī ir ārkārtīgi svarīgs, jo tur nav atkāpšanās ceļu. Ja pirmajā brīdī mēs jau to konstatējam, diemžēl tajā brīdī tas iespējamais izaugsmes stāsts apstājās. Paldies!